Nu, dārgie nodokļu maksātāji, dāmas un kungi, jā, paradoks, var sakot, kā īsā laika periodā iztērēt 4000 eiro nodokļu maksātāju naudiņas, gaidot Amsterdams lidostā pārsēšanās pauzītē, jā. Jautājums ir, jā, Siliņas kundzei, nu, ko tu tik ekskluzīvi esi tai VIP loungeā pasūtījusi? Vai tas ir bijis kaviārs, jā, kurš ir nācis kopā bonusā ar personīgo stori, jā, pa katru zivu? Vai tas ir bijis kaut kāds ekskluzīvs šampanietis, jā, bļaļ, kurš ir ticis svērts vaļā, bļaļ, ja kaut kāda apzeltīta zobena, jā, bļaļ, kur fonā ir kaut kāda šitie te personīgais dzīvais orķestris vēl spēlēs, jā. Vai tur ir kaut kādi šitie lidostas darbinieki pēkšņi pārtapuši pa Siliņas personīgajiem sulaiņiem, jā. Kur ir āķis, Jovans Rots, kur viņš ir, jā, bet es nevaru saprast. Ja mēs tīri ieejam oficiāli Amsterdams saitē, tad tas VIP lounge, jā, nu nav nekāds baigais kosmos kuģis nemaz. Nu, kas tur ir iekļauts iekšā? Tur ir iekļaut ekskluzīvi ēdieni, jā, tur ir iekļaut ekskluzīvu dzērieni, tur ir iekļauts personīgās istabas, jā, tur ir iekļauts kaut kāds spā, tur šitās te atrakcijas, jā, un tad ir vēl viena tāda lieta, jā, kā nogādāšana ar ekskluzīvu automobīli, jā, līdz pašai lidmašīnai. Tev tur, bļaļ, izritina sarkano paklaiņu, jā, bļaļ, paklanās, jā, un bez nekādām drūzmēšanām, bez nekādām rindām, tev ieved lidmašīnā, jā. Labi, viss kārtībā, viss saprotams, pa ko tu maksā, jā. Nākamais moments, ja mēs pārējam tīri matemātiski, jā. Oficiālā saitē ir rakstīts 744 eiro maksā vienai personai šis te atrakcions, jā. Pa katru nākamo personu, jā, 460 eiro klāt. Pat, ja viņi brauc ar delegāciju, kurā bija daži miesasargi, jā, un vēl kaut kāds līdzbraucējs, nu kopumā tur nesanāk vairāk pa 2,5 tūkstoši eiro, jā. Secinājums, jā, bļaļ, 2000 eiro ir, bļaļ, pazuduši kā žīts pa miķeļiem, jā, bļaļ, 2000 eiro vienkārši ir izkūpējuši gaisā, jā, viņi ir pazuduši, respektīvi, un tad seko atmaskas, jā, vainīgi valsts kancelējas darbinieki, vainīgi visi šitie atbildīgie pa budžeta kancelējā, redziet, nesot izveidot standarti un sistēma, kādā tad valsts amatpersona drīkst tērēt nodokļu maksātāju naudiņu, atrodoties komandējumos, jā, bļaļ, nu, kur tāds stulbums, jā, varbūt, nu, piedodiet, atvainojiet, ja tu esi augsta ranga persona, augsta ranga amatpersona, vai tad tev tiešām tā smadzeni ir tik, bļaļ, atpalikusi, ka tu nevar pats saprast, ka, bļaļ, 4000 eiro 2 stundu laika pauzītajā, nu, bišķi tā kā pat raki ir, jā, vai tad tiešām tev ir vajadzīga instrukcija, jā, bļaļ, lūdzu neiztērē 4000 eiro, bļaļ, īsā pauzītajā lidostas transfera laikā, tranzīta laikā, bļaļ. Nu, tas ir vienkārši, nu, tā ir cilvēka pisināšana, jā, un tad seko nākamais moments, jā, skatīšanās cilvēkiem acīs, bļaļ, un skaista runāšana, bļaļ, un atmaskas, jā, it kā mēs tiešām vakardien, bļaļ, viss no meža būtu iznākuši jārā, nu tiešām, nu, es nesaprotu, ka jautājums jau, nu, nav vairāk par šito tieši konkrēto gadījumu, bet par to, kādas naudas, jā, apgrozās tajās situācijās, kuras mēs neredzam, jā. Ja viņi tik viegli var izkūpināt 4000 eiro, tad kā viņa tērē naudu tajās situācijās, kuras mēs neredzam, jā. Bļaļ, bišķi aizsvīlies, jā, bet, nu, reāli, nu, kuri mani nodokļu maksātāji 2000 eiro, jā, kur viņi pazuduši, jā, es pieprasu paskaidrojumu, jā, es gribu zināt, kur ir mana nauda, reāli. Viss, kas mums atliek, jā, bļaļ, turpināt ir skatīties, kā mums cementi lai acīs, jā, turpināt klausīties šitās pasakas, jā, bļaļ, nu, reizēm ierēkt, jā, nu, jo savādāk jau to nevar vairāk izturēt, jā. Tā kā, jā, es gaidu, jā, kaut kādu rakstisku paskaidrojumu, jā, kuri mani 2000 eiro nodokļu maksātāju naudiņas.